Šodien ir studijā, lai pastāstītu ne tikai par šo sporta veidu, bet arī vēl kādu citu interesantu projektu mašīndejas. Izaļās Lauma ir ļoti daudzpusīga meitene, jo viņi nodarbojas ne tikai ar wakeboardu un mašīndejām, bet vēl daudz un dažādām interesantām lietām. Par to mēs noteikti arī parunāsim. Sveika, Lauma! Varbūt vispirms tiem skatītājiem, es domāju, ka daudz noteikti zina, kas ir wakeboards, bet varbūt tiem, kas nezina, varbūt pastāsti, kas ir wakeboards. Wakeboards ļoti līdzīgs snowboardam, bet vasarā aiz laivas un uz ūdens. Tik vienkārši? Tik vienkārši. Kā varbūt tev sākās šī aizraušanās ar wakeboardu? Jo tas tomēr nav tāds īpaši populārs Jā, Latvijā. Sākās jau pirms apmēram 10 gadiem, kad brāļi ieraudzīja, ūdens motociklu braucam. Un tad mēs pamazām visi ģimeni tā sākām tur pierast, ka vasarā jāpavada tā kā pie ūdens. Un tad pamazām ieved ūdens slēpes un wakeboards, kas tas tāds? Tad mēs visi ģimeni tā kā jau nodarbojamies ar to sanāk. Es jau ar wakeboardu 8 gadus braucu. Te varētu būt, ka jūs esat viena no pirmajām ģimenēm Latvijā, kas sāks nodarboties ar wakeboardu, jo tomēr, manuprāt, tikai pēdējā laikā šis sporta veids kļūst tāds populārāks. Negluži tā, kā viena no pirmajiem, bet varētu būt apmēram Latvijā ir kādus 11 gadus. Tad mēs tā kā esam apmēram 8 gadus jau sanāk. Tad tava ģimene arī šobrīd jau tā teikt aktīvi nodarbojās ar šo te sporta veidu? Mana ģimene ar ūdens sportu nodarbojas vairāk priekam, bet es tā kā esmu ļoti aizrāvusies un cenšos arī turēt sacensību līmeni un arī izveidot karjeru šajā visā. Kuri varbūt ir tie sasniegumi, ar kuriem tu visvairāk lepojies tieši šajā jomā? Noteikti pagājušā gada Eiropas čempionāts, kurš notika Portugālē, un mēs bijām divi cilvēki, kas pārstāvēja Latviju pirmo reizi, un man izdevās iegūt 4. vietu, par ko es biju ļoti priecīga. Cik varbūt Latvijā ir cilvēki, kas nodarbojās ar wakeboardu, varbūt tā, cik aptuveni? Jo droši vien visus uzskaitīt ir ļoti grūti, varbūt katrs, kurš savā piemājas ezerā to dara, droši vien tos visus nevar uzskaitīt, bet aptuveni, cik cilvēki Latvijā ar wakeboardu ir aizraujušies? Cik man zināms, ļoti daudz slavenības arī pēdējā laikā šo sporta veidu īpaši aizraujās? Es domāju, ka tādu skaitu, kuri ir izmēģinājuši savā dzīvē, varētu jau mērīt 1000 Latvijā. Bet, tie, kas nopietni nodarbojas, varētu būt, nopietni tas ir, izbrauc vairāk kā reizi sezonā, varētu būt ap 100–200. Kura varbūt ir tā valsts, kurā cilvēki visvairāk aizraujās uz šo sporta veidu, vai kur var uzskatīt par wakeboardu dzimteni, vai tev tas ir zināms? Dzimteni ir Amerika viennozīmīgi, jo vispār kā radās wakeboards, kad okeānā nebija vēja, tad sērfotāji sāka domāt, ko mums tagad darīt. Un tas viss aizsākās tā, ka viņi vienkārši ņēma savus sērfu dēļus un brauca aiz ūdens motocikla. Tad jau pamazām viņi izdomāja, šito arī var izdomāt. Tad no 80. gadiem līdz mūsdienām tas jau ir attīstījies, kā atsevišķs sporta veids un izveidojies. Kas varbūt ir tas, kas tieši tevi aizrauj šajā sporta veidā? Kas ir tas, kas tevi piesaist, jo tomēr to sporta veidu ir tik daudz un iespēja ir daudz, kas varbūt ir tieši tas, kas tevi saista wakeboardā? Man patīk tas, ka kad tu esi uz ūdens, tu esi tikai pats ar sevi. Viss, kas tev ir bijis tajā dienā, tu aizmirsti un atstāji krastā. Un tajā brīdī, kad tu esi ūdens, tu domā tikai par to triku, kas tev jādara, tu domā par to, ko tu turpināsi, kā labāk padarīt to. Un vienkārši ļoti labi sajūta, ka tu slīdi pa ūdeni un atslaidi savu prātu no visa. Vai tu arī kādus draugus esi pievērsus šim sporta veidam, vai tomēr pietiek jau, ka ģimene ar to nodarbojās un pietiek? Ir arī draugiem sanācis iemācīt tā, ka viņi skatās, cik tev superīgs videos arī tā kādreiz mācāt. Un tad es viņiem saku, nāc, es tev iemācīšu. Droši vien brīvā laika tev nav īpaši daudz, jo citu aktivitāšu tev arī vēl ir gana daudz. Droši vien draugi, lai gribētu lai pavadītu laiku kopā ar tevi, tad vienīgais veids ir, tad tev jāsaka, nāc piebiedrojies, vai ne tā varētu teikt? Īstenībā jā, tā sanāk, ka lai pavadītu laiku ar draugiem, man viņi ir jāiesaist savās aktivitātēs. Varbūt pastāsti par to, ko wakeboards dara nesezonā, tā teikt, ziemā, kad ūdeņi ir aizsaluši, un ko tad darīt? Kādā mājas baseinā jau diez vai tur sanāks, vai? Kā tad tu uzturi sev formā? Viens variants, protams, kamēr ūdens vēl nav aizsalts, var braukt. Bet to tā kā Latvijā īsti nevienam negribas, jo tomēr tā sajūta iekšējā, ka augsti un tā. Un tad parasti, kā mēs izlīdzamies, mēs ejam uz sausiem treniņiem. Man tie ir batuti, peldēšana, dejošana un tikko kā ir sniegs, tā, protams, uz kalniem.
Arī sevi uzturēt formā, vai ne? Kā mums te liecina pieejamā informācija, tad tu nodarbojies arī ar snowboardu, un kā jau tu arī tikko minēji, un vēl arī trenējies akrobātikā, peldēšanā un dejo tautiskās dejas. Kā tu paspēji to visu apvienot, jo tomēr, es domāju, arī wakeboards diezgan daudz laika paņem, lai to vēl darītu profesionālajā līmenī, nu, tur nepietiek droši vien ar 1 stundu vai pāris stundām nedēļā. Nu, ir tā, ka visus šos sportus es jau esmu aizsākusi bērnībā. Un tad man jāsaka arī liels paldies maniem vecākiem, kur man ir iesaistījuši tajā visā. Un vienkārši no bērnības var pierast, ka ir grafiks, kur es tā kā ievēroju. Man tas vispār nesagādā nekādas grūtības. Es tiešām ar prieku sekoju, ka tagad man ir tas treniņš, tagad tas treniņš un tagad tas. Māki visu apvienot un dari to, kas tev patīk no katra pa bišķiņam, vai ne? Jā, tieši tā. Vēl kāda interesanta lieta, tu nodarbojies mašīndejām. Kas ir mašīndejas? Mašīndejas, tā. Diez vai mašīna dejo? Jā, drīzāk tu pati droši vien. Tā tas gluži nav, jā. Visi gan jau kādreiz dzīvē esat redzējuši Madonas video klipu vai arī dzīvē. Ir ekrāns un zem kājām jums ir bultiņas. Un tad skan mūzika un jums ir jāizpilda tas, ko rāda ekrānā, jums ir jāizpilda ar kājām. Reku mēs varam arī redzēt video, varbūt tu vari pakomentēt nedaudz? Nu jā, Mēs tevi tur varam redzēt, ja? Jā, es esmu labajā pusē, un šis video ir no pasaules čempionāta 2009. gadā. Un šis konkrēti ir fināls, kurā man izdevās uzvarēt, kas arī bija tāds nozīmīgs sasniegums, jā, pasaules čempionāts mašīndejās. Nu, tad izskatās, ka arī šis sporta veids ir kļuvis tāds ļoti populārs, vai ne? Kā pastāst varbūt cīkāk, kā tur tas notiek? Tātad tur kaut kāds konkrēts laiks vai konkrēta dziesma un cik precīzi tas viss ir jāizpilda? Nu, Latvijā sistēma ir tāda, tu aizej, iemet naudiņu, katrā vietā tas ir kaut kāda cita summa par konkrēto deju skaitu. Un tad jau var izvēlēties kāds līmenis, vai tu esi iesācējis pirmo reizi, vai tā kā pamazām jau aug klāt, un līdz pat šādam ātrumam, kur ir 2 minūtēs apmēram 600–700 soļu jāizpilda. Šis arī varētu būt tāds ļoti nogurdinošs, ne tomēr process, jo tas nav viegli izlēkāt visu un vēl tik precīzi. Tas arī ir viens no treniņiem, ar kuru ļoti labi var uzturēt savu kardioformu. Varbūt tad, man liekas, man būtu jājautā, ar ko tad tu nenodarbojies, jo, man liekas, tu nodarbojies ar visu iespējamo, gan ar dejām, gan ar wakeboardu, gan, esi ļoti daudzpusīga meitene, tā teikt, vai ne? Jā. Vēl kāda interesanta lieta pie mums pirms brīža studijā bija stāsts par interesantu projektu Labo darbu nedēļu, bet arī tu esi iesaistījusies kādā interesantā projektā ar līdzīgu nosaukumu Labie darbi. Jā. Varbūt pastāsti, jo, cik mums zinām, šodien ir pēdējā diena, lai mēs tev varētu vēl kā paspēt atbalstīt šajā projektā, tad varbūt pastāsti skatītājiem. Bez šīs Labo darbu nedēļas vēl ir arī Labo darbu konkurss, kurā katru mēnesi izvirza projektus publiskajā balsojumā. Un tad šodien ir tā pēdējā diena, kurā izšķirsies, vai es iegūšu šo stipendiju vai nē. Un mans projekts ir par treniņiem Amerikā, par wakeboardu treniņiem. Un ja izdosies šodien noturēties augšgalā un šo stipendiju iegūt, tad martā es uz 3 nedēļām došos uz ASV, kas ir wakeboardu dzimtene, un mācīties trikus tur. Kāds wakeboarda profesionāls ar tevi apmācīs šajā jomā? Jā, tā ir, varbūt pateikšu nosaukumu World Wakeboard Center, kas ir atzīta par vienu no labākajām nometnēm vispār pasaulē. Es domāju, tu būsi ļoti priecīgi, ja tu uzvarēsi šodien. Visiem skatītājiem noteikti ir tevi jāatbalsta. Emocijas droši vien būs ļoti labas, bet mēs tagad varētu paskatīties vēl kādas tavas patīkamas emocijas. Izskatās, ka tu pati nenoticēji tam, vai ne, ka tu uzvarēji. Jā, tur bija tā, ka līdz šim brīdim tā meitene bija priekšā, tā kā man nedaudz tur nesanāca. Un šī bija izšķirošā deja par to, vai būs neizšķirts, vai viņa ir vinnējusi un viss. Tad šis bija tas neizšķirts, pēc kura bija vēl 2 cīņas. Es teiktu, Lom, tu esi čempione. Mēs varētu vienīgais novēlēt tev vēl veiksmi, lai tev izdotos nokļūt uz šīm te apmācībām Amerikā. Vai tev ir zināms, kādā pozīcijā tu šobrīd atrodies, cik sīva ir konkurence? Pirms es šeit apsēdos, es apskatījos, es biju otrā. Kas šobrīd bija līderos? Līderos bija, man šķiet, ka tautas tērpi. Tu varbūt atgādini skatītājiem vēlreiz, kur viņiem ir jādodās, lai atbalstītu tevi, lai tu nokļūtu šajā te apmācību projektā. Par projektu jūs varat 2 veidos. Viens ir apmeklēt lapu www.labiedarbi.lv, un otrs veids ir draugiem.lv, un aiz šīs adreses ir šķērsvītra special un šķērsvītra labie darbi. Un tādējādi katrs cilvēks var nobalsot 2 reizes un līdz pusnaktī atdot savu balsi un palīdzēt man nokļūt šajā nometnē.
Noteikti ir arī kādi cilvēki, kuriem tu, Lauma, vēlies pateikt paldies. Jā, pirmkārt jau tā ir mana ģimene, kur man visu šo mēnesi ir palīdzējuši. Aktīvi spieduši pa pogām, jā, aktīvi spieduši pa pogām, teikuši visiem, lai balso un nākuši klajā ar idejām, kā vēl palielināt šo balsu skaitu. Un arī konkrētiem cilvēkiem, kuri ir ļoti daudz izdarījuši. Tas ir Rihards Kundziņš, Aivis Brodiņš, Svetlana Timofejeva, Vladimirs Jusupžānovs un Velga Vīksne. Un, protams, arī manas skolas direktora Ilona Bergmane un arī Aija Melle. Un vēl ļoti daudz skolas, augstskolas un Rīgas un Saldas iedzīvotājiem. Būtībā ļoti daudz cilvēku, kas ir iesaistījušies. Tiešām milzīgs jums paldies. Visi tur par tevi īkšķis. Bet mēs turpinam raidījumu, un nākamais stāsts ir par kādu jaunu filmu par sociālajiem tīkliem. Skatāmies!